Kāpēc ir sievietes, kuras tik tiešām var nestrādāt, viņas var būt mājās, viņas var rūpēties par sevi, būt skaistas, būt koptas, būt slaidas, būt veselas, un viņām neviens nespers ar kāju pa dibenu un neteiks, ej strādā. Un ne tikai vīrs neteiks, arī dzīve neliks viņām. Dzīve vienkārši nedos viņām šīs situācijas, kurās viņas jutīsies slikti, kurās viņas slimos, kurās viņas jutīsies nevērtīgas. Viņas vienkārši var būt mājās vai būt vienkārši tur, kur viņas grib, kaut vai, nezinu, katru dienu lielveikalos, un viņām vienkārši viss ir forši. Viņas tiešām var baudīt dzīvi. Kāpēc? Kāpēc ir tādas sievietes, kurām tā vienkārši, viņas tā var? Tas ir tāpēc, ka tas ir pats vērtīgākais, kas viņās ir. Šis te resurs, ar kura palīdzību viņas iedvesmo savus vīriešus iet pasaulē un gāzt milzīgus kalnus. Varbūt pat tā, kad vienkārši kaut kādai vieglas uzvedības meitenei, kura reāli par to savu darbu prasa samaksu, ja? Tu saprati, pa kādu meiteni runa? Ka viņai pat dzīve neliek slikti justies vai slimot vai vēl nezinu, kaut ko neņem, tāpēc, ka viņa reāli dara nenormāli labu darbu. Iespējams, ka tieši tas viņas nākamais klients, kuram ir vajadzīgi viņas pakalpojumi, tieši pēc šo te viņas pakalpojumu sniegšanas aizies un izgudros zāles pret vēzi. Tā tas strādā. Ir cilvēki, kuri prot iedvesmot citus cilvēkus, iet un gāzt kalnus. Un šajā te procesā šis te ķēdes posmiņš, šī te vieglās uzvedības meitene, var būt pēdējais piliens, tas atslēgas moments, kas ir vajadzīgs cilvēkam ar milzīgu potenciālu, lai viņš varētu sasniegt šīs te milzonīgās virsotnes, ja? Es ceru, ka tu saprati galveno domu, es nemudinu tevi būt par vieglas uzvedības meiteni, bet ja tu jūti, ka tevī ir kaut kāds milzīgs resurss, šajās te vieglās uzvedības meitenēs šī te resursa nav. Tas ir maksimums, ko viņa no sevis var izspiest, ja? Ne sevi neapmānīsi, ne arī to otru cilvēku neapmānīsi, ja? Ja tu labi zini, ka tu vienkārši slinko, ka tu nelaid šo te resursu no sevis ārā nevis tāpēc, ka tev viņa reāli nav, ja? Tu viņu nelaid ārā tāpēc, ka tev ir slinkums, tu nodarbojies ar kaut kādu prokrastināciju, ja? Tu negribi skatīties patiesībai acīs, un tu noraksti visu uz to, ka tas ir viss, tas mans skaistums ir viss, ko es varu dot tam otram cilvēkam, ja? Es ceru, ka tu saprati, ko es ar to gribēju pateikt, ja? Vienkārši ir lietas, kuras tev ir lemts darīt, tev viņas ir jādara, un ja tu dzīvo ar acīm vaļā, tu skaties, kas apkārt notiek. Tev ir interesanti, kas apkārt notiek. Tev ir interesanti palīdzēt otram, tev ir interesanti palīdzēt daudziem, ja? Tev ir interesanti tiešām uzzināt, ko vēl tu foršu vari izdarīt šajā pasaulē. Tev vienkārši visur paspīdinās gaismu, tev visur iedos ceļu, tev visos krustojumos būs zaļais. Bet ja tu iesi ar atvērtu sirdi, ar atvērtu prātu, ar atvērtām ausīm, acīm, ņemsi no dzīves visu to, ko tev viņa piedāvā, sadarbosies ar īstajiem cilvēkiem, tev vienkārši nav variantu, tev viss būs tā dzīvē nokārtosies tā, lai tev viss izdotos. Lai tu varētu šos cilvēkus iedvesmot, ja? kurus tu vēlies, kurus tu tik tiešām gribi, lai viņi tevi sadzird. Tā pareizā secība, kādā vispār sievietei vajadzētu kārtot lietas savā dzīvē, ir sākumā es, pēc tam mana ģimene, mana vide, manas mājas, un tikai pēc tam ir tas, kas paliek pāri, tā realizācija, ar kuru es eju sabiedrībā, ar kuru es eju pasaulē, ar kuru es pelnu arī papildus finanses, ja es gribu tā. Bet nevis tā, kad man ir šīs papildus finanses,
Un tad, kad man viņas ir, tad, kad man ir sačakarēta veselība, tad, kad es jau esmu veca, slima, nevienam nevajadzīga, tad es skatīšos uz Jutu un domāšu, jā, viņai ir bagāts vīrs, tāpēc viņai ir paveicies. Jā, man nepaveicās vienkārši tā kā viņai, un tāpēc es uz viņu dusmošos, bet ar to jau man dzīve tāpat labāka nepaliks, un Jutas dzīve arī sliktāka no tā nepaliks, jā, tā kā. Tad, kad tu esi tā riktīgi ieskrējusies, un tad, kad tu esi sapratusi, ka jā, kur mani arī citi novērtē, un kur arī citiem es varu būt interesanta un liederīga un noderīga, un ne tikai vīram, tad ir tāds viens moments, kur tu gāzē, un tu jau vari aizbraukt auzās. Tāpēc ir arī ļoti svarīgi noķert šo te momentu un saprast to, ka pats galvenais lielais mērķis, mūsu kopīgais, tomēr ir ģimene, ja? Un tajos brīžos, tad, kad tu jūties baigi krutā un baigi interesantā visiem, ne tikai vīram, bet vēl veselai čupā ar cilvēkiem, tad tomēr ir jāsaprot, kas tev ir svarīgāk. Šī čupā ar šo te cilvēku apjomu un šis te milzīgais kaut kāds foršais for fun mērķis, uz kuru tu ej, vai tomēr tas mērķis, kāpēc jūs par satikāties. Jā. Tajā brīdī, tad, kad tu saproti, ka jā, šeit es esmu sakārtojusi, šeit es esmu savadusi kārtībā savu dzīvi, šī joma man ir sakārtota, šajā jomā man ir jāstrādā, es nesēžu vienkārši uz lauriem un tādu priecājos, ka šeit man ir sakārtots, jā. Šeit esmu sapratusi tieši, kas man ir jādara, tieši kā man ir jādara un kur es rīkojos pareizi, kur es rīkojos nepareizi, dienā pie tā turpinot strādāt. Tajā brīdī rodās resurss šeit iziešanai ārpasaulē. Nevis tad, kad tu jau esi sakārtojusi visu ārējo pasauli, tu atgriezies mājās un tad tu mājas sāc kārtot. Pareizais sākums, tā kā no kā sākt, esi tu. Vispirms tu kārto sevi, pēc tam tu kārto vidi sev apkārt, savas mājas, savu ģimeni, to vidi, kurā tu dzīvo, kurā tu attīsties, kurā tu atpūties, kurā tu veidojies. Tikai pēc tam tu ej ārpasaulē ar šo te sakārtoto sevi, ar to, ka tavas mājas tevi gaida, tavās mājās viss ir labi. Brīdis, kur tiem, kas domā, ka bagāts vīrs ir atslēga visam, ieslēdzās šis te erors. Un ja tu skatoties uz mani, esi ieraudzījusi to, ka jā, viņai ir bagāts vīrs, tāpēc viņai viss ir riktīgi forši, tad visticamāk šis arī ir tas melnais straips tevī, kas tev traucē iziet ārpasaulē un dot šo te vērtību arī pasaulē, tāpēc, ka tu reāli neesi sakārtojusi šo sfēru. Tev nav sakārtota ģimenes sfēra, tev nav sakārtota tava vide, tā vide, kurā tu atpūties, kurā tev būtu jāgūst resursi, tā vide, kurā tev vajadzētu justies forši, tajā vidē tu nejūties forši. Un tad, kad tu redzi citu, kurš šajā vidē jūtas forši, kurš šajā vidē uzpildās, tu vienkārši redzi to, cik daudzas lietas, iespējas, cik forša dzīve tev paslīd garām, tāpēc, ka tu neesi sakārtojusi galveno, svarīgāko par savu darbu. Nenotiek tā, ka sākumā tu sakārto finanses, sākumā tu socializējies, sākumā tu tā kā stājies uz kājām, lai tu būtu neatkarīga, lai tu būtu es visu varu pati, ja? Un pēc tam kaut kādā brīdī tev uzgāzīsies uz galvas forša ģimene, kurā tu varēsi labi justies, kurā tu varēsi iegūt resursu un kurā tu varēsi tā kā radīt aizvien jaunas foršas lietas, ja? Palīdzēt citiem, pelnīt piķi baigot. Tad, kad tu satiec viņu, šo te savu lielo mīlestību, tad, kad tu viņu satiec nevis aiz tādām tā kā savām mantkārīgām tieksmēm, kur tu sapņo par to, ka tu varēsi sēdēt un neko nedarīt, un apkalpot savu slinkumu, apkalpot savas traumas, vienkārši dzīvot kaut kādu haļavo dzīvi un vienkārši kā parazīts, vispār neko nedarīt un tikai ņemt no pasaules, tad jā, tad nekas nebūs.
kāpēc pat tad, kad es nogurstu, tad, kad ir tāda diena, vienkārši viena diena, nezinu, tur pāris mēnešos, viena tāda diena, kad man gribās vienkārši ieslēgties mājās, ne ar vienu nerunāt, un vienkārši ēst un gulēt, un viss, un vairāk neko man negribās, vienkārši ēst un gulēt. Bet kāpēc es šajā te dienā, kurā es reāli neko negribu, es gribu izolēties no visiem un ēst un gulēt, kāpēc šajā dienā jau mans prāts domā tā, rītā es ierakstīšu video priekš YouTube, jo man vajag pateikt to un to un to un vēl kaut ko, tad man ir jāiziet livestreamā TikTokā, jāpasaka vēl pāris svarīgas lietas, tad man ir jāsatiek vēl daži svarīgi cilvēki, man ir jāiziet jāuztaisa uzacis Lauriņai, un pēc tam man ar mazo ir jāizbrauc uz spēļu laukumiņu, un tad mēs brauksim kopā pie manas omītes. Un tas vispār nav tā, ka es jūtos, kā man negribas. Varētu vēl tagad nedēļu gulēt un nekustēties un nekur neiet un neko nedarīt un nevienu redzēt negribas. Kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka mans lielais mērķis, uz kuru es eju un kuru es zinu, ka nav tāda termiņa, kad es viņu būšu sasniegusi, ja? Viņš ir tik ļoti cēls, liels, gaišs un man svarīgs, ka labi, šo te vienu dienu viņš var pagaidīt, bet vairāk gan nē. Tā kā viņš neies un negaidīs tagad nes cik gadus, kamēr es saņemšos beidzot, ja, pārstāšu kautrēties, pagaidīšu, kamēr izies Merkurs no retrogrāda, kamēr mamma izies terapijas kursu, ja, tad es pagaidīšu, kad bērni izaugs, un tad es vēl pagaidīšu, kad es notievēšu vai palikšu rasnāka, vai tur man mati izaugs, vai vēl kaut kas. Viņš nevar gaidīt. Man ir jārīkojas, man ir jādara, un jo ātrāk, jo labāk. Un nevis tā, kad es tagad mocīšu sevi, ja, vienu dienu nekas, vienu dienu var pagaidīt, ja, bet ne vairāk. Tā kā viss, viena diena tas ir griesti. Labi, vajadzēs arī 2 dienas pagaidīs, bet galu galā šis te lielais mērķis, kurā pilnīgi visas sievietes ies uz tikai to darbu, kurš viņām tiešām sagādā prieku, kur viņas darbā atpūtīsies. Pilnīgi visas sievietes darīs tikai tās skaistuma procedūras, kuras viņām izcels viņu skaistumu, nevis mēģinās padarīt viņas par līdzīgiem viņu elkiem, par kaut kādiem visas vienādas, vienkārši par kaut kādiem robotiem, ja? Tikai tās procedūras, kuras viņām tiešām būs vajadzīgas, kuras viņām tiešām patiks un kur viņas nevis aiz deficīta to darīs, bet vienkārši tāpēc, ka, man gribās sevi palutināt, ja? Jebkura sieviete apzināsies to, ka viņa drīkst sevi lutināt, un viņa nav kalpone, un viņai nav jādzīvo kāda dēļ, viņa dzīvo sevis dēļ, sava sapņa dēļ, tāpēc, lai viņa vienkārši būtu ar katru dienu aizvien skaistāk, aizvien laimīgāk, un viņai dzīvē viss būtu aizvien skaistāk un foršāk, un viņa iedvesmotu savu vīru, un viņa audzinātu savus bērnus aiz pārpilnības, nevis aiz bļāviens, kad jūs ātrāk izaugsiet un kratīsieties prom no mājām. Un tad, kad jūs aizkratīsieties, tad es atkal pinkšķēšu par to, kad māja ir tukša un bļāviens, visi putniņi ir aizlidojuši, un tagad Ligzdiņā nav jēgas vispār uzturēt te vispār tīrību un skaistumu, un kad tad jūs beidzot ciemos atbrauksiet, ja? Mērķis ir daudz svarīgāks un cēlāks un lielāks un gaišāks nekā tā mana prokrastinācija, kur es sēžu vienkārši un gaidu savu vīru no jūras mājās, kad viņš tagad atbrauks, un tad es beidzot sākšu dzīvot. Zemtekstā es centos tev paspīdināt to, cik svarīgi tomēr ir realizēties, cik svarīgi tomēr ir padomāt, apdomāt, vai tu esi savā īstajā vietā. Cik tomēr svarīgi ir tas, vai tu proti pareizi parādīt otram cilvēkam to savu vērtību, kādu tu vispār sniedz ne tikai vīram, ne tikai bērnam, bet arī tam savam klientam, ja? Ja tu tiešām esi savā vietā. Un cik svarīgi tomēr ir nevis klausīties un ticēt, ko runā cilvēki apkārt, bet ieklausīties sirdī un mēģināt saprast, kurā brīdī tu esi savā vietā, kurā brīdī tā tava vieta varbūt kādam šķiet nepārāk forša, un tāpēc par to ir vērts parunāt un apspriest, ja? Tad lai apspriež, bet tev ir
vajadzīgs varbūt laiks, lai saņemtos. Tev ir vajadzīgs varbūt laiks, lai tiktu skaidrībā ar sevi, ar saviem mērķiem, ar saviem tālajošajiem plāniem. Nu, kaut kā tā. Kaut kad jau droši vien, kad... Ja gadījumā ir kaut kādi jautājumi, var gan zem video šeit uzrakstīt komentāru sadaļā, gan arī ar manīm sazināties Instagramā. Droši var man rakstīt, jā. Gaidīšu jautājumus, gaidīšu vēl kaut kādas interesantas tēmas, par ko gribētos parunāt. Tā kā tiekamies nākamajos video. Bučas!